Sveiciens! Mani sauc Luīze, un es jums pastāstīšu, kāpēc ir vērts piedalīties biznesa simulācijas spēlē Prezidents, atskatoties uz manu iepriekšējo gadu pieredzi. Kā pirmais noteikti būtu networkings, jeb tīklošanās, jo vienmēr ir nepieciešama komunikācija savā starpā, gan savā komandā, gan arī komunicējot ar citām valstīm, lai izveidotu šo te galveno stratēģiju. Tad otrais noteikti būtu tas, ka vienmēr jāpieturās pie galvenā plāna, jo, ja kādā brīdī kaut kas nojūg, tad pienāks situācija, ka to izjutīs katrs komandas loceklis. Un kā trešais noteikti būtu spēja inovatēt kaut ko jaunu, jo tikai tā var radīt pašas labākās idejas un arī beigās iespējams gūt peļņu no tā. Kaut kādā veidā es vienmēr nonācu šajās situācijās, ka man ir jādarbojas tieši sektorā, kas man varbūt ne īsti patiktu. Un tā spēja ieraudzīt kaut ko interesantu un patīkamu katrā no šīm lietām un tādā veidā arī sasniegt šo te rezultātu un pēc tam būt pašam ar sevi ļoti gandrītam. Šī spēle noteikti aizrauja ļoti neparedzamu biznesa vidi, kas ir gluži tāpatās kā reālajā dzīvē, ka tu nekad nevari plānot uz priekšu. Protams, tu vari saplānot nedaudz, bet biznesa pasaule mainās katru sekundi, minūti, stundu. Un arī šajā spēlē tas ir ļoti jūtams, ka, ja tu arī izveido savu stratēģiju, tev noteikti nāksies to pārdomāt vairākas reizes spēles laikā, jo vienkārši situācija mainīsies nemanot. Un faktiski viss, kas tev tiks izdomāts, būs kaut kādā veidā jāpamaina vai arī jāuzlabo, lai noturētos pie esošās biznesa situācijas. Tas, ko es esmu personīgi dzirdējusi no spēlētājiem, tieši no biznesa spēles Prezidents, ir tas, ka visi vienmēr atzīst, ka šī spēle ir ļoti jaudīga, ļoti interesanta, bet arī ļoti stresa pilna, bet pozitīvā nozīmē, jo šīs ir 2 dienas, kuru laikā tev ir ļoti aktīvi jādarbojas līdzi visiem, notiek miedarbības starp valsti un valdību, kā arī uzņēmumiem un finanšu sektoru. Un pēc šīm 2 dienām tu noteikti varēsi iet mājās ar ļoti lielu gandarījumu sajūtu. Ka vienmēr viss miedarbojas savā starpā un ir pat simbiozes attiecības, jo uzņēmumi nevar pastāvēt bez valsts vai finanšu sektora, un tieši tāpatās tas ir no viņu puses, jo valsts nevarēs pastāvēt bez uzņēmumiem vai finanšu sektoru, un finanšu sektors nevarēs pastāvēt no uzņēmējdarbības vai arī valsts. Piedalies arī tu! Tiekamies 13. un 14. septembrī Banku augstskolā.